viennozīmīgi var teikt par mūsu fizikas skolotāju Juriju Kosciukeviču. Šis pedagogs nekad nav aprobežojies ar kādiem noteiktiem standartu rāmjiem. Viņš vienmēr ir mēģinājis iet tālāk, meklēt, eksperimentēt, atrast, radoši darboties. Un pats galvenais, šo prasmi un mīlestību pret fiziku viņš ir ieaudzinājis savos skolēnos. Viņa audzēkņi regulāri gūst godalgotas vietas, olimpiādēs, konkursos, pilsētas un valsts mērogā. Šogad Jurija Kosciukeviča audzēknis Valdis Mizers dosies uz starptautisko skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursu, kur aizstāvēs Latvijas valsts jauno zinātnieku godu. Skolotājs Jurijs ir arī brīnišķīgs klases audzinātājs, lielisks kolēģis, entuziasts, kas skolā ir sācis veidot tehnikas progresa muzeju, gādīgs ģimenes cilvēks un tētis saviem 2 bērniem. Mēs patiešām priecājamies par šī skolotāja sasniegumiem un vēlam viņam veiksmi arī turpmāk. Mans skolotājs ir lielisks cilvēks. Tā par mūsu fizikas skolotāju var pateikt jebkurš cilvēks mūsu skolā. Stundās vienmēr ir interesanti. Skolēni ar prieku ienāk fizikas kabinetā, jo zina, ka tur viņus ar patiesu prieku gaida skolotājs. Katram tiek sniegts paskaidrojums par fizikas likumiem, skolēni viegli apgūst jaunas zināšanas. Šai kabineta laiks skrien tik ātri, ka nepaspēja pamanīt stundas beigas.